Labvakar! Komandas Insider podkāstā. Atgriežamies otrā sezona, pirmā epizode. Turpinam runāt par futbolu, ekipējumu, ar dažādiem viesiem. Mēģinam palīdzēt jaunajiem futbolistiem un ne tikai viņu vecākiem UTT nākotnes kaut kādu lietu izvēlē, saskarsmē visā iespējamā lietu kopumā, kas saistās ap futbolu un sportu un ne tikai. Šodienas epizodē mums ir viesi, ļoti īpaši viesi, bišķi atšķirīgi no pirmās sezonas viesiem, jo jūs viņus daudz esat redzējuši, ne futbola laukumā varbūt, bet esat redzējuši TikTokā. Tie ir mani kolēģi Artūrs Kotovs un Valds Jaunzems. Šodien mēs padiskutēsim par pagājušo sezonu podkastā, kas bija labs, kas nebija labs, īsumā izrunāsim un tāpatās iepazīstināsim ar abiem džekiem un izdiskutēsim tāpatās jautājumus no veikala inside puses par jau pirmajā sezonā izrunātajām lietām un lietām, ar kurām mēs runājam ar profesionāliem futbolistiem. Starp citu, Valds ir pats bijis profesionāls futbolists, ir spēlējis Valmieras futbola klubā virslīgā. Artūrs ir amatieris, tāpēc kā es esmu amatieris. Vienīgais es nedejoju, Artūrs arī dejo. Dejoju. Nu, vēl joprojām mēģina dejot. Dejošana ir ļoti liela sastāvdaļa futbolā. To var redzēt arī laukumā. Tehnika, vispārējais, nepavelti. Brazīļu futbolisti dejo tango. Ātras kustības, kājiņām, vispārējais, tāpēc jo vairāk sporta veidu universālāks, jo labāk koordinācija vispārējais. Tā kā laižam gaisā. Čau, džeki. Čau visiem. Jā, ierastais čau visiem. Kā ir? Kā pašsajūta, kā vispārējais? Kas jauns? Es esmu ļoti priecīgs. Pagājušo sezonu visu noskatījos. Ļoti cerēju, ka pienāks tā epizode, kad arī mani pasauks, bet man bija grūti iedomāties, ko gan es varētu vispār pastāstīt šajā futbola podkāstā, tāpēc es esmu ļoti priecīgs, kad otrā sezona sākas ar mums, ar tā teikt savējiem džekiem. Ļoti patīkami, jā, jūtos ļoti pagodināts un ceru, ka būs jums interesanti un kaut ko labu mēs arī jums pastāstīsim. Tev ir daudz ko stāstīt, tāpēc arī Valtam ir ļoti daudz ko stāstīt. Tu taču pats arī, tev ir savu komandu. Jā. Tu esi nodibinājis savu komandu, kas spēlē Latvijas, kā tur Dvarovai līga, jā? LFDL. Latvijas futbola pagalma līga. Cik tas ir viegli vai nav viegli nodibināt komandu, uztaisīt komandu, savākt visus kopā un tad, protams, jautājums par naudu, cik daudz tev ir palikuši parādā? Nu, protams, ka visgrūtākais ir džekus savākt uz spēlēm, jo pirms sezonas visi prasa, ka Arču, kad būs futbols, kad visi vācamies aiziet. Un kad ir jāspēlē, tad ir tā problēma, ka man ir jāzvana visiem, bez maz vai jālūdzās, lai nāk spēlēt, jo, tomēr mums tas amatieru futbols ir tāds, nav tik svarīgs viņš tiem džekiem, kas jau spēlē kaut kur, tāpēc ar to ir grūti. Naudas ziņā formu es pagājušajā sezonā nopirku pa savu naudas maciņu, pareizāk pa Oskara naudas maciņu, pēc tam es viņam čik visu atdevu. No komandas mēs bijām 18 džeki un 5 eiro par formu man iedeva tieši 2 džeki. Paldies visiem pārējiem, šautauts, ka forši man uzmetāt mīkstos formām, bet kopumā es biju ļoti priecīgs, ka mēs bijām visi skaistās formās un viss bija riktīgi forši. Galvenais, kad pats ir apmierināts. Un kā ir, starp citu, saskaroties ikdienā ar amatieru futbolu, cik tur liela uzmanība džeki pievērš apaviem? Vai tur vairāk dizains tomēr, cena? Kas ir tas, kas amatierus vairāk interesē ikdienā? Es domāju, ka tur vairāk interesē tas, kas ir pieejams. To, ko viņi var dabūt, tur nevienam baigi nav profesionāli buči. Tur jāsaprot arī, ka mūsu amatieru līgā tur tāpat ir daudz džeki, kas spēlē pirmajā līgā. Mums amatieru līgā vienā komandā var būt viens virslīgas spēlētājs, tāpat tie visi, kas spēlē pirmajā līgā, viņiem tāpat ir profesionālās klases buči. Arī man pateicoties šim veikalam ir profesionāli buči, ļoti augstas klases, nav tā, ka tur visi džeki spēlē parastos kaut kādos zandelītēs un dzenā futbolu. Okay. Iesim tālāk bišķiņ tagad pie Valta. Man ir tāds bišķiņ varbūt pārsteiguma jautājums ir, cik viegli ir tā pārēja no profesionālā sporta un pēc tam uz to tādu
regulāra ierindnieka cilvēka dzīvi, darbs, mājas, UTT, pirms tam tev tur nometnes vispārējais, un te pēkšņi vienā dienā tu saproti, ka viss tas ir, teiksim tā, tu beidz, un tad tu pārslēdzies, cik tas ir viegli to vispār izdarīt, un cik viegli ir tikt vaļā no tās futbola ikdienas un tām futbola rūpēm, un protams, futbolu tu neesi vēl pametis, tu vēl, protams, spēlē, bet kas tajā brīdī notiekās galvā futbolistam? Es domāju, ka tā pārēja ir diezgan viegli. Vienkārši pats tas moments, tas lēmums pieņemt to, kad noraut to stopkrānu, vienkārši beigt to, nodarboties ar futbolu profesionāli. Tas ir tas grūtākais, bet pēc tam jau tajā ritmā tu ieeji, un es domāju, ka diezgan viegli, jā. Tu beidz spēlēt profesionāli dēļ traumas vai saprati, ka nebūs? Sapratu, ka nebūs. Sapratu, ka jāsāk strādāt, jā, un tad jau viss paķēdi. Es domāju, ka ja valsts būtu tur nonācis kādus 3 gadus, 4 gadus jaunāks, tad es domāju, ka viņam būtu perspektīvas. Jā, bet par cik viņš jau bija tādā vecumā, kad arī trīna laikā, man liekas, ka komanda arī vāca diezgan jaunu, jo tad atnāca, man liekas, Tamas. Jā, tad ir vāc diezgan jauna komanda, un man liekas, ka Valts tad jau skaitījās jau tā kā jau pieredzējušais džeks, vai es kaut ko kļūdu? Nē, es kaut ko paspēlēju. Veselu sezonu virslīgā mēs spēlējām ar saviem džekiem, tie, kas mēs vinējām pirmo līgu pārsvarā, un tad jau, atnāca Tamas, tad jau man tā loma palika aizvien mazāk un mazāk, vairāk spēlēju dubleru komandā, un tad jau sapratu, ka tā vairs turpināt īsti nevar, un jāsāk strādāt. Tas ir forši, kad ir tāda, ka tu apjēdzi un saproti to momentu, kurā beigt, jo es uzskatu to, kad ir labi, ka tu pēc tam vari atrast sevi, kā neesi tālu no futbola, esi tuvu futbolam. Man liekas, ka pietiekami interesantā vietā, tāpatās turpina strādāt futbolu, sekot līdzi un dzīvot ar futbolu, tas ir pats galvenais, laikam, un tādā gadījumā ir krietni vieglāk, man liekas, ikdienā arī, ka tu esi tādā visā... Tajā pašā virtuvē es vēl esmu. Jā, tieši tā. Kādas ir jūsu pirmās atmiņas par futbolu vispār kā tādu? Valcāts tev. Gan jau kaut kur Staicels pagalmos noteikti tāda pirmā spilgtākā atmiņa noteikti vispār saistīta ar futbolu ir, kad mēs padevām bumbas vispār lielajiem džekiem 2. līgā. Tur varēja snikeri nopelnīt vai 1 latu, un tad bija lielie prieki. Tad dažādi pagalmu turnīri, un tad jau sākās visādas nometnes, Staicelē, Ainažos, un tad jau. Man pirmais, ja man pajautā, kā es pirmo reizi uzspēlēju futbolu, tad man galvā nāk dzīvoju Ķengregā, 72. vidusskolā. Tur bija tāda kaste laukums, kuram vēl nebija pabeigts, nebija uzlikti tie, kā viņus sauc, nevis koka tie borti, bija tikai rāmis dzelži. Un es atceros ar Bruno Melni, Brunčku, man bērnības draugu, mēs gājām spēlēt turiem futbolu ar viņu brāli vecāko. Un sanāca tā, ka kāds izsit bumbu ārā, un es skrienu pēc tās bumbas, un sanāca, ka es biju maziņš, un tieši tā štanga bija man, bišķīt virs manis, ka es viņu neredzēju, un es tā skrienu pēc tās bumbas, un visu, un par to dzelzi nokritu, un visu. Un tālāk gan es neko neatceros, kā tālāk notika viss, bet es atceros, ka es pacēlu galvu, visi ļoti skaļi smējās, un Bruņķis man palīdzēja līdz mājām aiziet, un tāda bija mana pirmā atmiņa ar to futbolu. Sāpīgs atmiņas. Bišķi atgriezoties pie iepriekšējās tēmas, tavā gadījumā vienkārši pirmās līgas džekiem, kuriem vienmēr ir, kaut kādā ziņā, kuri ir ambiciozi ar 18, 17 gados, kuriem gribās spēlēt, viņiem liekas, ka viņi var spēlēt virslīgā. Cik liela ir tā atšķirība? Tu esi spēlējis gan 2. līgā, principā tu esi izgājis visu to futbola piramīdu. Jā, arī 3. līgā tu esi izgājis visu to, pat no amatieru turnīriem. Tu esi izgājis visu to piramīdu cauri, un tad varbūt, es personīgi zinu to atšķirību, arī, spēlējot, es pamanīju, bet varbūt tu saviem vārdiem, to, cik liela ir tā atšķirība, piemēram, Latvijā no 1. līgas un virslīgas. Es gribētu teikt, varbūt daudz nepiekritīs, bet diezgan milzīga tā atšķirība ir. Es piekritīšu. Arī no 1. līgas top komandām līdz virslīgas apakšgala komandām tā starp ir nenormāla. Pirmkārt jau ātruma ziņā tu izēji domāšanas ātrums un tā tālāk. Tur tā atšķirība ir ļoti milzīga. Šitas ir tas pats, ko mēs runājām arī ar Robertu Savainieku, Nandu Trēmanu, pirmajā tā eksplozivitāte. Tas ir tieši tas. Es to pilnīgi piekrītu, jo arī spēlējot pašā 1. līgā, teiksim, ka tu izēji pret virslīgas komandām, tev ir tā, ka, ja tev 1. līgā, man liekas, ja tev dod piespēli, tev ir laiks padomāt,
ja, kur tu un pieņemt kaut kādu lēmumu un vēl uztaisīt kaut kādu kļūdu labojumu. Tad ar virslīgas komandu spēlē tev nav vienkārši tāda iespēja. Uzreiz noēdīs. Jā. Tev uzreiz noēd un viss. Kā esat saistīti ar futbolu, par futbolu karjeru mēs jau izrunājām, pieredzi ar bučiem un ekipējiem. Ir kaut kāds, varbūt, funny story, varbūt ir kaut kādas lietas, ko mēs varam nodot. Piemēram, kur interesanti ideja, dejotājs. Kādas ir tavas sajūtas futbola apavos? Kuros ir ērtāk? Ko tu esi izpētījis? Kas tev liekas tāda viena no svarīgākajām detaļām, piemēram, futbola apavā? Tagad strādājot arī veikalā, teiksim, tu ļoti daudz audzis, daudz zināšanas ieguvis, komunicējis. Kas ir tas, kas... Uz savas personīgās pieredzes man ir grūti kaut ko pateikt, jo pirms sāku strādāt šeit veikalā, es vienmēr spēlēju. Pirms sāku strādāt, tu ieskrēji tur, vai ne? Jā, tas es vēl biju pavisam maziņš. Tajā laikā vēl vienkārši krosenēs dzenāju, bet runa par to, ka visu dzīvi es esmu spēlējis, kādam buču vairs nav vajadzīgi, viņš viņus met ārā, es uzrakstu, čau veicīt, nav vajag bučus, var man iedot paspēlēt. Tad visu dzīvi esmu spēlējis ar saplāstiem bučiem, kas jau ir izdzenāti buči jau pēdējo dzīvību. Tad atnākot šeit, pirmo reizi es dzīvē uzvilku pilnīgi jaunu bucu kājās un sapratu, ka tas ir tiešām tēma un ir vajadzīgi jauni buči. Bet, tā man ļoti grūti pateikt, bet pēc cilvēkiem, ko es dzirdu, ka ir svarīgi, lai tas apavs ir, tā teikt, plāns, ne plāns, lai jūt to bumbu, lai viņš ir tāds nevis kokains, bet elastīgs, lai tu viņā iekšā jūti to bumbu. Un, tas ir atkarīgs ļoti no cilvēka. Ar šņurēm vai bez šņurēm viņam patīk ar kādu apakšu, vai viņš ar uz mākslīgā seguma dzenās. Esmu redzējis arī ar dzelzenēm, ka mauc uz mākslīgā seguma, tāpēc tas ir man tā grūti ļoti pateikt par tiem bučiem. Jā, visam tam piekrītu tev. Kas tev varbūt tāds, tev ir lielāka pieredze. Tu laikam no tā profesionālās puses pat var vairāk izstāstīt. Es esmu spēlējis ar visu seguma apaviem noteikti. Atgriežoties par pirmajiem apaviem vai bērnībā, kas bija tas, ko varēja dabūt, ko vecāki nopirkt noteikti, ir spēlēts arī ar 2 izmēru pa lieliem apaviem. Standards. 2-3 zeķis ir vilktas un tā tālāk, bet kādu laiku mums klubā deva vienkārši apavus, bet pēdējā laikā jau pēdējos 7-8 gadus noteikti izvēlos Adidas apavu. Krūti. Mēs par Adidas. Un bišķi arī pa Naiku. Un par Pumu. Labi, brandam nav nozīmes. Nozīmes ir tas, lai apavs der. Tas bija bišķi joks no puses, bet lai viņš der un vienmēr ir jālaiko. Un ja tu esi apavu dilemmā, tad vienmēr uzskatu to, ka ir jānāk uz veikalu, jālaiko, nevajag klausīties ieteikumus, vajag nākt pašam ar savu galvu un vilkt kājās un skatīties, kas der vislabāk. Un paņemt veikalā, teiksim, to, ko saka speciālists, pareizi. Kas būs varbūt ērtāks, labāks šī gadījumā uzvalkot kājās apavu, platāku, neplatāku. Ok, virzamies uz priekšu. TikTokā visu, kur komentāros daudz par veikalu komandu raksta, kā tur var nonākt. Kā jūs varbūt izstāstiet gan YouTube sekotājiem, gan TikTok sekotājiem, kuriem būs kaut izgriezumi, kā nonācāt veikalā komandā un varbūt 1-2 lietas, kas ir tas, kas ikdienas darbā visvairāk aizrauj un jauniem čaļiem motivāciju? Es pats tiku veikalā, bija tā, kad es pabeidzu skolu, 12. klasi, sapratu to, ka viss man ir jāstrādā, jāpelna nauda. Vēlos arī izvākties no māmas, sākt lielu pašu dzīvi, es sapratu to, ka ir jāpelna nauda. Tajā laikā es tikko noliku tiesības, braukāju, vedāju Bolt Foodā ēdienu, un tad sanāca tā, ka es strādāju bērnībā, tur brīvprātīgi palīdzēju getiņā, geto futbolā tur vairāk strādāju. Un tad es atceros, ka bija kaut kāds decembris, es rakstīju Antonam, vai viņš nevarētu mani paņemt, tā teikt, oficiāli darbā, lai es nāku, man ir darba laiks, lai man ir noteikti alga, lai viss ir kārtībā, bet decembrī viņiem nav sezonas, tāpēc īsti man nekur paņemt nevarēja. Un tad es atceros, ka bija tā, ka Oskars pajautāja Antonam, vai nav kāds ko varētu ieteikt, un tad Antons man piezvan, pasaka, čau, Arču, tu esi atradis darbu. Saku, nē, vadāju to, tā teikt, vienmēr teicu smirdīgo ēdienu, jo tas darbs man vienmēr ļoti riebās. Tad viņš teica, jā, kur ir Oskars, var satikties ar Oskaru, pamēģināt veikalā komandu. Pirms tam pilnīgi neko nebija dzirdējis par šādu veikalu, nezināju to, ka viņš tāds ir. Nezināju, ka te futbols, viss tas notiek, un
pirmās manas tādas atmiņas bija ļoti smieklīgas, jo es atceros, atbraucu uz office tur, satikties ar Oskaru. Jā, un es iebraucu ar savu mašīnu tajā pagalmā, un Oskars stāv pie durvīm man gaida. Un es kāds, cik kādas 10 minūtes nekāpu ārā no mašīnas. Un sanāca tā, ka es vadīju to ēdienu trenuškās, un es gribēju, lai Oskars nedomā, ka es esmu pilnīgs banāns, tad es stāvu, skatos uz Oskaru un tā mēģinu nekustoties. Novelku bikses, trenuškas, uzvelku normāls bikses un tad gāju iekšā apdrukā runāt ar Oskaru. Tad viņš man stāstīja, jā, kas ko kā. Un tā sanāca, ka gadu jau es šeit strādāju. Patīk viss. Ja man nepatīk, tad es šeit nevarētu strādāt, jo es esmu tāds cilvēks, kuram man ir svarīgi, lai man patīk, lai tā teikt, es kaifoju no tā, ko es daru, jo tad arī būs lielāks rezultāts. Un viss daudz vairāk sanāks, tāpēc tā teikt trāpījos, ka es biju tas dejotājs, kuram vienmēr patika futbols. Ienāku šeit, redzu visus futbolsis, un tajā brīdī man jau bija vienalga, kas ko kā es gribēju šeit palikt. Man bija ļoti svarīgi, lai Oskaram, lai Valtam es apmierinu, jo es biju pilnīgs banāns, bet pa gadu man visu iemācījuši, un man viss ļoti, ļoti patīk. Mans stāsts noteikti nebūs tik garš un interesants, bet jā, es beidzu to virslīgas karjeru savu un gribēju kaut ko pamainīt. Tad tieši principā pateicoties Jānim Pelēkiem, es domāju, es nonācu šeit, bija tāds piedāvājums, jā, un tad pieņēmu lēmumu no Valmieras pārvākties uz Rīgu. Tevi jau es zināju jau iepriekš, manuprāt, bijām arī spēlējuši otrā līgā kopā Staicelē. Līdz ar to bija ļoti viegli iejusties. Sākumā strādāju puslodzi, un tagad jau, jā. 4. gads, kad pilnībā kas ir, kas ievelk tenī visā? Tev personīgi kā liekas, kas ir tas, kas tevī, ir ievilcis? Tas darbs ar futbola klubiem, ka tu esi iekšā tajā vidē, visu laiku ir futbols. Aktīvi sakoju līdz futbolam, gan Latvijā, gan pasaulē, līdz ar to prieks vienkārši ar to nodarboties. Viss saistās ar futbolu, principā. Jo kompānija ir vispār kopš 2009. gada. Es esmu šeit kopš 2014. gada, bet iepriekš arī jau darbojos ar futbolu un liekas arī tāds, nesanāca tur laukumā, tad ir citas iespējas, ko darīt. Un šis ir tas, kas, regulāri tā tikšanās ar profesionāliem spēlētājiem, ar treneriem, ar iesaistītiem cilvēkiem futbola dzīvē, un tu visu laiku jūties tā kā daļa no tā, un tāds... Es arī no tā arī visvairāk kaifoju no tā, kad es saku, es biju vienmēr tas dejotājs, kur vienmēr pārmeta par to, ka dejošanā neviena čempiona neko es nezinu, bet pasaka man jebkuru futbolistu, es pateikšu, kur viņš ir spēlējis, kāpēc, kādu numuru, kādu kāju, visu. To es zināju, un šeit tas ir tas vispatīkamākais, ka es esmu futbola stadionos, ka es esmu izlases spēlēs, ka es to visu redzu, visam apkārt esmu, un ļoti ievelk tas tā tomēr tā, cik tas dīvaini neskatīt, neizklausītos, bet dejotāji futbola mīlestība, šeit man tas viss tas tā iedeva odziņu manai dzīvei, kā iedeva otro dzīvību dzīvei. Kruta, bišķiņi tagad atskatoties uz iepriekšējām sezonām, es zinu, ka jūs esat redzējuši visas epizodes, varbūt ir kaut kas tāds, kas ienāks arī galvā, ko jūs gribētu izcelt, varbūt no veikala ikdienas darba, ko paņēmāt, ko nepaņēmāt. Man ir savas tādas nelielās atsauksmes un atziņas visā šī pasākumā. Varbūt jums, kas ir kaut kas tāds, ko pa pirmo sezonu var... Man vienīgais, ko es varu pateikt par pirmo sezonu, ka es biju ļoti pārsteigts par to, ka tik daudz cilvēku nāca un teica to, ka tiešām ļoti foršs podcasts. Man arī cilvēki, ar ko es nekur pirms tam nebiju runājis ne par veikalu, neko teicu, Pārči redzēju, jums tur podcasts, viss ļoti forši. Man arī daudz draugu prasīja, kad beidzot mani pasauks uz epizodi, un es biju visvairāk pārsteigts par to, ka arī manā tajā amatieru komandā Džeki prasīja, kad būs jauna epizode, kad būs tur, ka ļoti interesants. Man visvairāk Džeki teica, kad par to Savaļnieku un Treimanu, ka tā bija ļoti vērtīga epizode. Jo man ir viens arī čoms, kas tiesā, kas mācās uz tiesnes, un tad viņam tas Treimans, priekš viņa ir īdols, un viņš noskatījās to podcastu, teica, ka ļoti, ļoti forši, ka riktīgi noderīga informācija bija. Man lai cik tas jocīgi nebūtu, tā ir vienīgā epizode, kur es neatceros, kā mēs uzfilmējām. Pirmā, jā, satraukums un viss ņēma virsroku. Manā gadījumā atkal ir tās atziņas, kuras es paņēmu. Visi bija ļoti interesanti, ļoti atsaucīgi viesi. Tas ir tas, ko es gribu pateikt, kad vēlreiz, es nezinu, kaut kur iepriekš, man liekas, jau tu teici, kad varbūt ne tik ļoti tas vārds kā pārsteidza, bet ļoti patīkami bija tas, ka Džeki ir ļoti atsaucīgi.
un ļoti pretīm nākoši un ar ļoti lielāko prieku iesaistās šajā ikdienas dzīvē, kur mēs varam parādīt kaut kādas lietas un parunāt par to, par ko neviens, es domāju, Latvijā, Baltijā un vispār, ja tā globāli jāsaka, podcastu pasaulē, tik ļoti detalizēti varbūt nerunā par šādām lietām, par kurām mēs runājam. Ar to mēs arī esam unikāli. Un tas, kas man palika, ir tas, ka tieši par apaviem, cik tas, kas arī pierādījās, piemēram, man ikdienas dzīvē, kad tu strādā, man likās, ka viņi varbūt pievērš krietni lielāku uzmanību visām tām niansēm, ja? Bet sanāk tā, ka tev tā dzīve profesionālā, viņi tev pa tiem apaviem noved pati uz to uz pareizā ceļa. Ja? Protams, ne visi spēlētājs, ja tādā ziņā, kad izvēlās visu tur pilnīgi čotki, tā kā vajadzīgs, tā kā brendi ir to noteikuši, bet par tiem pašiem izmēriem, jo no epizodes atceros Mārcis Ošs un Jāni Ikaunieki, man liekas, viņi arī tur par izmēru, tur apmēram, ja, ķipa, ka vajag mazāk ņemt, bet tad tu tādā pašā laikā, tur pēc epizodes vai pēc tam tu skaties, ja, ka tas izmērs tomēr viņiem ir kājā, ja, tāds ļoti, precīzi. Un tas, kad īstenībā cik viņi daudz laika īstenībā un uzmanības pievērš tam apavam, kāds viņš būs, vai cik viņš ir ērts, ar kuru ir ērtāk, kuru nav ērtāk, ja. Un ar katru no džekiem parunājoties, tu saproti, un manā gadījumā dod tādu ļoti pozitīvu impaktu, kad futbols Latvijā ir, viņš būs, teiksim, doto brīdi rezultāti varbūt nav tie labākie, bet es ticu, un pēc tā, ko mēs arī podkāstos runājam, un arī ārpus kadra, kad Latvijas futbolisti var. Viņi var sasniegt, un viņi ir mērķtiecīgi, un es domāju, ka nākotnē mūs vēl gaida pozitīvi momenti. Ir kaut kas vēl ko par pirmo sezonu? Man jau pašam, kā cilvēkam, kurš ar futbolu nebija tik daudz saistīts, kur es nezināju tādas detaļas, kad virslīgas džekajā, kā jūs pieminējāt, kad pērk mazākus bučus, lai viņus iznēsātu, lai viņi pēc tam ērtos kājas. Es, piemēram, nekad nesapratu to, kāpēc futbolistiem ir tie zilie nagi. Kāpēc viņi tik briesmīgi tās kājas izskatās vienmēr. Tās epizodes arī man bija ļoti interesanti. Ļoti daudz lietas, ko es uzzināju, ko es arī pēc tam veikalā izmantoju, ko es klientiem stāstu, ka tur vienmēr buči ir jāpamēra to, ka tā ir ļoti grūti pasūtīt, tur uzdāvināt bērnam, ka viņam nederēs, vai bērns nevarēs pateikt, ka man neder, vai man tur kaut kāds tur. Tas ir viss pašam jāpaskatās, jāsaprot, jo tas bija tādas lietas, ko man ļoti patika uzzināt pašam, ko es vispār nezināju noteikti. Sanāk, mums vienmēr komandā bija kāds džeks, kurš izsit buču. Jā, tu atceries. Tad vienmēr pirmais pieteicās pie jauniem bučiem, uzvilka, paskraidīja 2 treniņus, un tad tev atdeva jau gatavu materiālu. Jā, tas kādreiz bija ļoti, ļoti, ļoti aktuāli. Tāpēc arī tās mērcēšanas ir nācies arī mājās bļodā sēdēt ar apaviem kājās, tā kā ir dažādi paņēmieni. Bet labākais, kas man vienmēr pateicis, ir to, ka atgriežoties ar tiem veciem laikiem, es teicu par tiem bučiem pa 2 izmēru pa lielu. Tad šodien atceros jums, tas varbūt jauniešiem. To jūs neapzināties, mums laikos, ka tev tur apmēram buts, kur varēja piegādāt, to tev iedeva, un tad viņš tur 3 izmēru pa lielu, un tad tu liec avīzi priekšā. Tā bums kontrola, tā kā es nezinu, vienkārši tā kā klauns skrien tur pa to laukumu. Tāpēc par podkāstu, baigi man arī, teiksim tā, pārsteidz daudz tās pozitīvās atsauksmes, katrā ziņā mūsu ekspektācijas pārsniedza, gan skatījumos, gan interakšanos visā, kas saistās pār un ap mūsu podkāstu. Tāpēc arī mēs turpināsim, tāpēc mums šodien ir tāda epizode kopā ar mūsu, kā lai saka, darba rūķiem, kas vienmēr mums ir palikuši aiz kadra. Šobrīd viņi ir šeit, un šogad šī sezona būs bišķi savādāk nekā pirmā sezona. Pirmā sezona mums gāja tā raiti, nāca dažādi spēlētāji. Šo sezonu mums būs arī pārsteigumi pa vidu. Viesi citreiz būs 1, citreiz būs 2. Dažādi viesi. Valds piedalīsies katrā epizodē. Viņš būs mūsu balstiņa fonā. Viņš nomainīs sēdošo vietu no šejienes tur blakus Sinnai un Mārtinam un skatīsies no malas un komentēs. Tad jūs nākamās epizodes, kas skatīsieties, jūs dzirdēsiet fonā to, kad kāds kaut ko saka, kad kādu jautājumu uzdod vai vēl kaut ko, tad tas ir Valds. Noteikti arī Arčs kādreiz pieslēgsies, iesaistīsies pat, ka tā izlidos laukumā vai deju soli kaut kādu uzgriezīs. Tā kā
Jā, skatieties nākamās epizodes. Tikko bijis Superkaus. Tu biji klātienē. Jā. Tu skaties klātienē, es pa televizoru skatījos. Tu arī pa televizoru. Nu, pirmie iespaidi, ko tu redzēji? Kas ir tas, kas visdrīzākais runājot par virslīgu, mēs uzreiz nepiesakamies uz eksperta šito te statusu. Mēs vienkārši apspriežamies draudzīgi. Nu, kas ir tas, kas būs? Kurš no viņiem būs čempions? Nu, noteikti, ka Rīga. Es būšu par Rīgu. Nu, man es visu spēli neteiktu, ka es redzēju, jo tomēr man tur bija jāstrādā. Man tur bija jāpieskat telts. Mēs redzējām TikTokā kaut kādu šito te elektrisko sunu. Jā, elektrisko sunu var iet manā profilā noskatīties. Jā, nu, ko es redzēju, cik es redzēju. Man vairāk patika, kā Rīga spēlēja. Tur piespēlīts, tur savaļniekam bija, man liekas, ļoti grūti tajā malā pret, es nezinu, kas tur ir tas Brazīls, ne Brazīls, kas tur spēlē, tur savaļniekam bija visu laiku viņu vazāja, cik es redzēju, kā iemet pa malu tā, nu, savaļnieks tik skrien līdzi, piedod lūdzu, jā. Bet, nu, cik es redzēju, man nepatīk, kā RFS vispār spēlē, jo viņiem vinas skrien pakaļ, un tad tur viņi kaut kā to vienu golu iebakstīja. Nu, Rīga man daudz vairāk patīk, kā spēlē, viņam gan tās piespēlītas, bet, nu, man arī grūti pateikt, jo es skatījos uz viņu formām. Formas viņam bija ļoti smukas, un vairāk es pievērsu uzmanību tam, kā viņi izskatās. Nevis tas, kā viņi baigi spēlēt, tur man nebija tas baigi interesanti. Pendeļu sērija bija fantastiska. Tas, kā Matrevits tā Rīgai var. Matrevits, kā tur atsargāja visus tur. Pēc tam arī RFS džeks, jā, viņi tieši samainīja pirms spēles beigām samainīja vārdsargu, tad es jau nojautu, ka laikam tas būs tas, kas pendelēs labi stāv. Bet, nu, beigās Rīga izcēla. Nu, soda sitiena sērija, man liekas, bija ļoti aizraujoša, bet pats spēlēja. Es neteiktu, ka bija tā skatāmākā. Noteikti tāpēc, ka pirmssezona taustīšanās neviens neriskēja, bet jā. Nu, neriskēja arī, viss saldais ēdiens bija pendelēs tieši, jā. Man patīk, kā viņš saka to, ka tas pendeļi labi sargātais, tas Rīgas džeks, RFS džeks, tas ir Steinbors Pāvels, Latvijas izlases bijušais pamats vārdsargs. Labi. Jā. Un Matrīts, kur vēl viņš spēlē? Rīgā. Un vēl? Izlasē. Pārējais. Un kur viņš vēl bijis? Nezinu. Podkāstā pie mums. Nu podkāstā, jā. Season 1, episode 2. Čau, Matrevicam. Jā, par Superkausu tik cik, nevis tik cik vienkārši noskatoties, nezinu, kas ir tāds viena no vairāk Kā jūs sapratāt? Lietām ir tas, ka sastais neizšķirts pēc kārtas. Jā, to es dzirdēju, ka sastais neizšķirts pēc kārtas 90 minūtēs nenoskaidro uzvarētāju. Nu, skatīsimies, kā sezonā būs. Jo pirmo puslaiku, piemēram, es tā kaut kad pišķiņu tur analīti pirmo puslaiku skatoties, bija tā, ka brīžiem, man liekas, pat RFS ir varbūt bišķi labāki. Pēc tam otrā puslaikā, tad Mankendā. Mankendā vispār. Man liekas, viņš man mīļākais spēlētājs Reāla Rīgā. Viņš izgāja visu, un pa to flangu tur savaļniekam bija ļoti grūti. Tur viņam iemet un visu, un viņš vēl iesiet to golu. 1-1 un visu. Tad viņš zina, ka savaļnieks nāk pie mums bieži veikalā, vai ne? Jā, tāpēc pateicu sorry. Par pagājušo sezonu, par to, ka RFS čempions. Es biju ļoti bēdīgs, jo Meta varēja nospēlēt bišķīt labāk ar Valmieru, un tad Rīga palika par čempionu. Jo es gribēju, lai Rīga uzvar, lai Rīga ir čempiona un lai mūsu klients ir čempions, nevis RFS. Nu, jā, Meta varēja labāk, bet patiesībā pašiem jau pašai Rīgai vajadzēja labāk nospēlēt. Viss jau bija pašu rokās. Jā, tieši tā tur. Viennozīmīgi uzvari, un tu esi čempions. Viss tev nav nekādu. Bet tā ir sāpīga tēma Rīgas faniem. Par šo sezonu, kādas ir ieskicējumi, un uztaisīsim arī nelielu challenge savā starpā ar ļoti interesantu uzdevumu sezonas beigās. Prognozējam un pasaka, kāpēc. Ierindo visas komandas no 1. līdz 10. vietai. Pirmkārt, man būs grūti nosaukt visas 10 komandas tā uzreiz. Noteikti, ka čempioni būs Rīga. Jā. Mūsu klients, visvairāk es ar viņiem strādāju. Skonto stadions, tur Džeki jau Stafiņš pazīstams. Tad jau ka otrā būs RFS, jo viņi tur līdznāk. Tad tur gan jau ka Valmiera. Skaties uz maniem, saka pats. Valmiera 3. būs, man tā šķiet 4. Un tālāk jau tur man ir grūti teikt 4. kas varētu būt. Tagad, ja es saukšu, tad es saukšu viņus vienkārši tā, kā man
Nu, piemēram, 4. varētu būt kaut kāda Jelgava. Tad varētu būt. Nē, 4. būs Auda, 5. būs Jelgava, tad būs 6. būs Daugavpils, 7. būs Meta. Ļoti ceru, ka Meta šoreiz būs bišķīt augstāka, ka mans Brunčiks čoms sastīs daudz gols. Tad 8. kas tur vispār paliek? Kur tu Liepāja liks? Liepāja. 8. Nē, Liepāja tad būs virs Metas. Liepāja tad ir 6. 7. ir Meta. Un kas tur paliek? 8, 9, 10, 3 komandas. Grobiņa. Un kas vēl paliek? Nu, kā tev sanāk, kad ir tev palika Grobiņa un viss pa lielam. Ja? Kā tu nosauc, tev bija pirmā vietā Rīga, 2. RFS, 3. Valmiera, Auda, Jelgava, Meta, Daugavpils, Grobiņa. Liepāja tev vēl nenosauc. Liepāja tev vēl nebija nosaukta, un kas te mums vēl vien bija komanda? Vai tik nav 9 komandas virslīgā šodien? Nē, 10. Ot, kā mēs vienu komandu aizmucam. Tūlīt ātri jāpārbauda. Liepāja būs bišķīt augstāk. Liepāja gan jau, ka būs Jelgavas vietā, jo, cik es dzirdu, Jelgava nav baigi stiprā komanda. Labāk vajadzēja tev saukt pirmajam, tad es vismaz visas komandas būtu zinājis. Jā. Jāpagaida pirmās spēles, lai nospēlē, un tad jau būs, domāju, precīzāk varēs tās prognozes pateikt, bet es arī uzskatu, ka pirmā būs Rīga, 2. RFS noteikti. Tad cīņa par 3. vietu, es teiktu, ka varētu būt Auda, tad Valmiera, tad Liepāja, un tad jau tālāk grūti prognozēt, jo ļoti maz redzēts pirmsezonā no Tukuma, piemēram, un tādām komandām. Tukumu mēs nenosaucām. Jā. Tā bija tā komanda, ko mēs nenosaucām. Tukums. Aizmirsām pa Tukumu. Jā, kaut kā tā. Kaut kā sanāca, kad aizmirsās pa Tukumu. Man? Skatieties, tad, kā man liekas? Man liekas tā, ka Rīga varētu būt čempions. Kaut gan ir 6 neizšķirti bijuši savā starpā ar RFS, bet RFSam ir vieglāks zars kvalifikācijā uz grupu turnīru, vai no Eiropas līga vai konferences līga. Es domāju, par Čempionu līgu mēs nesapņojam. Diemžēl. Tātad, RFS, piemēram, kāpēc Rīga varētu būt arī tāds, izteiktāts varbūt favorīts sezonas beigās, ja RFS iekļūst grupu turnīrā, bet nedrīkst arī aizmirst to, ka var Rīga arī iekļūt grupu turnīrā. Tur es atkal dodu priekšroku Rīgai, tāpēc, ka es domāju, ka viņiem ir lielāka tačka, bagāžnieks lielāks, vairāk spēlētāji un bišķi lielāka rocība. Tāpēc, jo tad sezonas beigas sanāk tur septembris, ne, bet oktobris, man liekas, tur ir diezgan noslogots, viņi tur vispār tad rauj, tā kā traki. Tur ir jāspēlē 2 pa 3 sastāvos, man liekas, jāmočīra, lai tur tās visas spēles paspētu, ne paspētu, bet lai izspēlētu. Vēl Latvijas kausa pa vidu. Jā, lai spēlētāji varētu vispār izturēt to visu. Tas ir pirmās 2 vietas, tad 3. vietu es svārstos starp Valmieru un Audu. Tur, teiksim tā, kad Valmierai es, man liekas, ar viena spēli, man liekas, redzēju, bet būs interesanti, jo atgriezies ir Varslavāns, ir Vapni pievienojies, kas nozīmē to, ka centrs ļoti latvisks un, man liekas, ka simpātisks. Tāpēc ir atpakaļ tas uzbrucējs. Džibrils, jā. Aizsardzība palikusi, man liekas, ir tikpat spēcīga. Nav nekas baigi mainījies. Tas Fals vienīgais uz Liepāju. Jā, Fals, vienīgais Liepāju. Auda, gandrīz nogāzos. Wow. TikTok materiāls. Viņi pat neskatās. Auda, cik es dzirdēju, spēlē ļoti labu futbolu un ir viņu spēles, man liekas, netranslēja no Turcijas, bet spēlē ļoti labu futbolu, bet viens mīnus ir, cik es saprotu, ir Ulim Bašās projām. Tur kaut kādas iekšējās lietiņas un viss futbols bija veidots ap viņu, krutu džeku. Tur es īsti varbūt šī gadījumā, lai nobeidtu, es teikšu, laikam, ka Valmiera varētu būt 3. Un Auda palika 4. Kas neizslēdz to, ka Auda varētu vinēt Kausakalu vai vēl kaut ko. 5. Liepāja. Man liekas, ka viņi būs pietiekami spēcīgi, lai viņi arī pacīnītos par pirmo 3. Bet ar viņiem ir, viņi tā kā kaķis maisā ir. Jo tur vienā dienā, man liekas, tur tas rosters spēlētāji ir tik liels, kad
tur var būt, ka tur var iznākt ārā briljanti, bet arī pašā laikā tur var iznākt ārā, nekas. Viņiem visticamāk, sezonas sākumā būs viens sastāvs, un otrajā pusē jau atkal cits sastāvs. Sākumā tu esi pamatsastāvs Džeiks, pēc tam tu esi dublieros. Jā, tukuma spēles tātad neesmu redzējis, līdz ar to grūti kaut ko pateikt ir, bet es domāju, ka uz apakšgala varētu būt Jelgava. Es vienkārši to špikeru atvēru tikko vaļā. Tabula, Jā, tabula atvēru vaļā, un grobiņi varētu būt augstāk, jo grobiņi par tukumu, cik man ir informācija, tur ir tā, ka tur ir 3 izīrētie no RFS, 3 no Rīga FC un 3 no Valmieras. Es varbūt kļūdos, bet tā man pateica. Un tā es pasakoju līdzi, jā, ka tā ir. Kas nozīmē to, ka viņiem nav tāda situācija, kā bija pagājušajā gadā, kad viņi spēlē, piemēram, pret kādu no komandām, no kurām viņiem ir vairākums, ka viņi tie spēlētāji nevar spēlēt. Līdz ar to, ja viņi spēlē pret RFS, tad, piemēram, viņiem 6 spēlētāji dabadās var spēlēt, kas ir izīrētie. Un grobiņai arī tas pats stāsts tāpēc kā tukumam. Viņi saņem diezgan daudz un lielu bagāžu no Liepājas. Un man liekas, tie džeki, tieši, kas atnāk no Liepājas, viņi būs krietni motivētāki spēlēt grobiņā nekā, un 4 jautājums par metu. Kas metai vēdrā slēpjās. Arī neesmu redzējis nevienu spēli. Bet vai tur ir papildinājumi, leģionāri? Varbūt tu vari stāstīt, kas tur ir iekšā, kas tur notiek. Man grūties ar Brunčuku baigi nerunāju par klubu. To viņam baigi nepatīk, bet cik es esmu dzirdējis, ka tur ir problēmas ar aizsardzību. Aizgāja Uldriķis, ka tur no Skanstas zirgiem spēlē aizsargi un vairāk neko īsti nezinu. Zinu tikai to, ka Brunčiks pirmssezonā 3 ļoti, ļoti krūtis gols iesit. Tāpēc ļoti ceru, ka virslīgā viņš iestīs 30 ļoti krūtus gols, un tad viņš palīdzēs metai. Tas viņš uzreiz uz Itālijas A sēriju. Būtu krūti. Labāk uz Manchester United. Uz Manchester United tad iedod viņam līdzi uzreiz kaut kādu siltāku, lai rudenī dibētu salas. Jā. Lai uz beņķīšu siltāk sēdēt. Jā. Un es domāju, ka es likšu laikam Jelgavu pēdējā vietā. Jo man liekas, tur daudz, kas, kā saka, pirmā sezona uz emocijām, jaunieši, pērkons, viss tās iestrādes, zin kā tev tas vilcieniņš tā aizgāja diezgan tā, raiti, un tad uz tām emocijām, bet viņi arī spēlēja labi. To nedrīkst noliegt. Bet šogad es kaut kā un tad varētu būt, ka Daugavpils, bet arī Daugavpilī parakstīti, tur tāpatās tie paši leģionāri un viss. Katrā ziņā, ne tikai būs interesanti, nebūs šogad viennozīmīgi to, ko es pasaku, to, ka nebūs tā, ka man liekas, ka pēdējā vieta, tā kā Supernova pagājušajā gadā, kas pabeidz tur ar man ir špikeris. Mīnusā daudz punktiem. Ar 14 punktiem, kas ir katastrofāli. Man liekas, mēs pirms katras sezonas runājam par to, ka šī sezona būs ļoti interesanti, interesantāk par iepriekšējo. Jā. Tādas tās sajūtas arī ir. Atkal ir sezonas priekšvakars, principā, un gaidām. Jā, es domāju, ka man katrā ziņā, es saku, katru sezonu īstenībā ritīgi interesē. Man tāds bišķiņ noplēkums parasti parādās uz virslīgu kaut kādā jūnijā. Un tad ir tas sezonas sākums. Tas marts, aprīlis, maijs, tad ir tāds visu laiku, tu skaties, tad jūnijā, kad ir siltais laiciņš, vispārējais, tur čuk atvaļinājumi, tad tā bišķi noplok, tad ir tā liela pauze, man liekas, kaut kad jūlijā. Izlašu pauze. Izlašu pauze ir jūnijā, tā pauze, jūlijā jau atgriežās, un tad jau ir akal apakaļ, bet es domāju, ka būs interesanti. Es atceros ļoti interesantu lietu par virslīgu, kad es atnācu šeit strādāt. Pilnīgi nesakoju vispār virslīgām, es zināju, ka ir meta, kur man spēlē draugs, un ka vairāk neviena kluba nav. Un tad es atceros, ka Oskars man tieši uzdeva jautājumu, vai tu seko līdz virslīgai. Un es tā, vispār neinteresanti. Un tad es atceros, Oskars teica, gaida ar laiku, tev būs vēl interesantāk. Un tad tagad ir pienācis tas laiks, kad jau man flashskorā ir virslīga, ka es jau visu skatos. Tagad gaidu jau virslīgas sākumu, būs interesanti, un ļoti ceru, ka šī sezona būs ļoti interesanti. Jā, viņi būs. Es 100 punktu zinu. Tāks šautauts Gutkovskim. Starp citu par izlasi arī bišķi varam piestāt. Mums Gutkovskis bija pēdējā epizodē kopā ar Kasparu Dubru. Tikko izveseļojies no traumas. Iesit vārtus. Nospēlēja 1-1 gan. Tu nezināji, ja? Ne. Bet
ir dzirdēts, ka tur ļoti daudz nāk uz spēlēm. Nenormāli daudz. Un, jā, tur arī mums šī sakarā būs, ar Gutkaus sakarā būs neliels surprise pirms izlases spēlēm. Tā kā stay tuned. Būs laba feature, ekskluzīva. Ļoti skaista. Jā, ļoti smuka. Latvijas izlase, jaunais treneris. Valcāts. Jā. Ir jauns treneris. Itāls. Spēlēsim kā itāļi. Nu, es ceru uz kaut kādām pozitīvām pārmaiņām, kad ar jauno treneru kaut kādas jaunas vēsmas redzējām jauno izsaukumu. Atkal ir atgriezušies pāris spēlētāji. Jā, nu, grūti pateikt. Gaidām pirmās pārbaudas spēles, un tad jau sapratīsim, kādā stilā treneris plāno spēlēt. Cik esam parunājuši tepat veikalā ar treneri, tad liekas diezgan pozitīvs cilvēks, atvērts. Jā, gaidām pārbaudas spēles. Labi. Jā, nu tu. Pilnībā piekrīt Valtam. Jā, man ir ļoti grūti kaut ko komentēt par izlasi. Arturs ir priecīgs, jo viņam ir bilde ar Nikolātu. Jā, man ir bilde. Obligāti iet mūsu profilā Instagramā, noskatieties. Man bija bilde. Nē, tas bija storijas. Nav, bet man ir bilde ar treneru. Viņš jau bija pie mums veikalā. Iegādājās sev bučus. Tāpēc jau mēs esam ar viņu pakomunicējuši. Bišķīties kautrējos, jo man nav tik laba angļu valoda, bet Valts sarunāja man bildi. Jā. Viņš ļoti atsaucīgi, ja šur, nāc, uztaisījām bildi. Tā kā bija arī Džeki no amatieru komandas, kas man teica, Ārči, kāds tu krūcējs, tev bildi ar izlases treneri. Tad es salieku rokas krūstā un saku, jā. Es ļoti ceru, un kā vienmēr pārmaiņas var nostrādāt gan pozitīvi, gan negatīvi. Es ceru, ka viņas būs pozitīvas. Trenerus mēs esam satikuši, man liekas, kāds 2-3 reizes. Izstāst ļoti pozitīvi, noskaņoti. Līdz ar to es domāju, ka plāns ir par izsaukumu atgriezies Juzins Steinbors. Cik daudz viņi spēlēs, tas ir labs jautājums. Maksimenko ir pievienojies atpakaļ izlasēji, arī jautājums, vai viņš ir pievienojies kā potenciāls spēlētājs vai tomēr, teiksim tā, nu, paskatīties, jo viņš dzirdējis labā fiziskā formā, tāpēc jāapstās, kā noteikti treneris grib redzēt, kāds viņš ir. Bet tā pa lielam, jā, būs ļoti interesanti redzēt to sākumu 11, kur izvēlēsies pirmajām spēlēm, kas būs tie spēlētāji, kas spēlēs. Es ļoti ceru, ka šīs 2 pirmās pārbaudas spēles mēs nospēlēsim veiksmīgi. Vismaz, nu, varbūt negribu skaistu zaudējumus, gribu priesakt tikai uzvaru, vienīgu uzvaru. Futbolu. Jā, skaistu futbolu. Un es ticu Džekiem, kā jau teicu pirms tam. Jā, es viņiem reāli ticu. Es uzskatu to, ka viņi ir spējīgi. Jo atgriežoties par pagājušās sezonas epizodēm, kad mēs paskaidījām to, cik daudz un ko mūsu Džeki ir izcīnījuši, nu, viennozīmīgi labi, ok, daudz jau ir gados. Jā. Piemēram, kas par Champions League grupu turnīrā spēlēs ir. Jā, to es toši nezinu. Nu, jā, viņam ir kaus vairāk nekā mums veikalā. Nu, tirdzniecībā. Mums nav neviena. Bet nē, nu jā. Tāpēc, jā, es ticu, ka viņi var, un tad Baltijas kauss, jāapcīt Baltijas kauss, un tad jau var karogu rokās Nāciju līgā un uz B līgu. Vai C? Kurā mēs esam tagad? A, B, C, D. Mēs bijām D. Jā, tagad esam C. Jā. Tad uz B. Kurā līgā mēs esam? B. Nē, C. Tikko bijām D, tikām C, tagad jātiek B. Okay. Vārslavāns vēl izlasē ir atpakaļ. Jā, pareizi. Vārslavāns, pareizi pēc traumas. Man liekas, treneris arī intervijā teica, ka durvis ir vaļā visiem. Es domāju, tas sasaukums arī pēc pārbaudas spēlēm noteikti pamainīsies, dos vēl kādam iespēju savu pierādīt. Bet tas ir baigi labi. Dainis jau arī, man liekas, ļāva, nu, tur tāpatās. Kaut ko paņēmīgi pa laikam, jā. Klātīm, tāpatās ņēma kaut ko. Jautājumu no skatītājiem. Tūliņā svērsim vaļā. Skatīsimies, kāda mums ir jautājumi no skatītājiem. Vakardien bija izlikts lielais šitas te storylines. Saņēmām 15,000 ziņu. Tagad mēs... Ko? Jā, tu pierakstīji.
Inna. Tā ir Inna, kas runā fonā, ka viņa pierakstīs tablo, bet es gribēju apstīties, varbūt atradīšu kādu labāku. Nu labi, neļauj man. Nekas nav jāmaka. Tātad Artūr un Valta, kas jums liekas vissarežģītākais, kaitinošākais ikdienas darbā? Es domāju, ka mēs visi trīs noteikti nojaušam, kas ir tas, kas man visvairāk kaitina un nepatīk. Tā ir, diemžēl, vēl joprojām sistēma, kur mēs taisam pavadzīmes. Jo katru reizi tāpat es taisot, ja un rēķinu vai kaut ko, man rokas trīc, katru podziņu spiežot. Man ir nepieciešams vēl privāts stundas pie Natālijas, lai es būtu 100% pārliecināts par to, ko es daru tajā 1C sistēmā. Bet tā nekas vispār cits nav, kas man kaitina vai kas man nepatīk. Viss ir ļoti forši. Ir visu pamatā. Jā, ja tev jau tās kaitina, tad... Mani. Nu, es saprotu, jā, ka tas man ir jāiemācās, un tas arī man visvairāk kaitina, kad vēl joprojām es to... Nu, uztaisīt pavadzījumu internetu pasūtījumiem, to es varu jau ar aizvārtām acīm, bet ja man Oskars atnāk pasaka, man vajag rēķinu tam cilvēkam uz tādu noteiktu summu, tad man galva ir... Tad es mēģinu novilkt līdz pēdējam, kad Oskars aiziet no veikala, un tad es Valti varu lūdzu man palīdzēt. Un tad sanāk, kad Valti stāv man spied to, un nekas labs beigās tāpat nav. Nu, man personīgi baigi nekas nekaitina veikalā. Vai pavadzīmes noteikti man nekaitina. Dažreiz Artūrs varbūt, bet... tas, es domāju, visbiežāk varētu būt. Tā viss ir ok. Nu tas bija jautājums vairāk viņiem, bet es arī varu atbildēt. Es drīkst, ja? Paldies. Paldies, režisor. Kas man kaitina? Mēs. Kas tad? Mēs? Nē. Man laikam vairāk kaitina daudz kas cits, kas ir ārpus veikala. Ne tas, kas veikalā notiek. Veiklā man nekas īsti nav tāds baigi, kas man... Īstenībā nē, man kaitina, ka mums beidojās ikdienā bārdeks veikalā. Tas ir tas, kas man kaitina. Bet tas jau, daļ preces, ka nāk iekšā, iet ārā visu laiku tā kustība un vispārējais, kā no noliktavas atved uz šejien, tad tas ir laikam tas, kas man kaitina visvairāk. Okay. Vai tā ir taisnība, ka Valts ir vikendīs bez make-up? Valti tev jāatbildēšu šo jautājumu. Jā, viņš paliek ritīgi šitanī te ierakās tikko. Da nē, nav. Tas ir profesionāls futbolists vikendīs. Vikendīs ir speciāli apmaksāts cilvēks. Ārštata. Vai varētu iztēloties sevi strādājam, pieņemsim kompānijā Drogas, un jums būtu jāfilmē TikTok un Reel? Tas tevī vairāk. Protams, ka nē. Jo šeit tas mums tā TikTok ideja sākās no tā, kad es atceros, kad es atnācu, pagāja kaut kādu nedēļu, un tad es uzdevu Oskaram jautājumu, kāpēc veikalam komanda nav sociālo tīklu. Bija Instagrams, kurš vispār nekustējās, un tajā laikā jau bija tas TikToks, jau sāka visu uzņēmumu, visu taisīt TikTok, kad daudz cilvēku skatās to TikToku, un grūti man būtu iedomāties, ka es eju Drogās un tagad šampūnu reklamēju. Šeit tomēr futbols, tomēr tas, kas man ļoti patīk, tas, kas ir man te iekšā tajā sirdī, un reklamēt to, kas man patīk, un filmēt par to, ar ko, tā teikt, man ir patīkami saskarties, tas ir daudz savādāk nekā es ietu tagad. Bet Drogās, ja mēs ņemam vērā to, ka tava otrais bet pirmais ir dejotājs. Drogās spīdumiņus, žēlēji mazos, izgludināts krekliņš, padusītais iesmērēt un nagatočiki visi. Kad mums tur krāsojas sejas stāv. Nē, protams, ja man tagad atnāk Drogas pārstāvis, saka, vajag atnākt nofilmēt video, bez problēmām ar lielāko prieku. Es tā atnākšu izdarīšu, iekāpšu kādā tēlā dejotājā, varbūt arī pateikšu, kur šāds spīdumiņš nodara tur tādiem un tādiem gadījumiem. Tad jā, bet tā, ka es pats atnāku strādāt uz Drogām un pats piedāvāju filmēt TikTokus, noteikti nē. Noteikti nē, es negribētu rādīties tur. Artūrs jau izpateica. Tur nav ko īsti piebilst. Labi. Kaut kas vēl varbūt, kādus viesus, ko mums vajadzētu nākamā sezonā, kā jums liekas, ko tu, Valti, varbūt gribētu redzēt nākamās šīs sezonas, jau nākamajās epizodēs, kādus viesus, kas būtu tavs, varbūt tu no pūra lādes izvelc ārā vienu, kas tev tur sēž iekšā, kur tu gribētu redzēt?
Tā viena konkrēti būs grūti nosaukt, bet es domāju, jāturpina ar profesionāliem futbolistiem, lai katrs padalās ar kaut kādu savu pieredzi par tiem pašiem apaviem un varbūt kādu, kurš spēlē ārzemēs vēl. Man, kas tikko ienāca prātā, būtu interesanti varbūt uzaicināt mūsu dejotāju. Jau tā teikt veco izlases treneri. Varbūt ar viņu parunāties kaut ko par ekipējumu, tomēr arī futbola cilvēks. Man personīgi būtu ļoti interesanti paklausīties, kā Dainis, viņš sauc pareizi, ko Dainis teiktu par futbolistiem, jo tomēr viņš taču arī redz, kā tie futbolisti tur vēl ģēri bučus tur vai kaut ko ne. Un, man tas, kas pirmais ienāk prātā, ka Daini varētu pasaukt. Protams, gribētu Bruno Melni, bet viņš vēl laikam īsti neko nav sasniedzis, lai kāds gribētu skatīties ar viņu podcastu. Arturs is on fire today. Tiesnesis mums bija, spēlētāji ir, varbūt kaut kāda ekipēja menedžera vēl varam pasaukt. Jā. That's good idea. Jā, tas ir, starp citu, jā, šeit ir tad, es nezinu, vai viņš skatās mūsu podkastus, man teikt, ka redzējis Denis varētu būt no Rīga FC. Varētu uzaicināt ciemos kopā ar Kristapu Blanku. Būtu interesants kombo. Vai ne? Par ekipējumu pārunāt, par spēlētāju kaut kādām. Starp citu, jā, Rekudzīma nākamie viesi. Viena no, bet, protams, būs arī superīgs pārsteigumi tam mūsu formāts nevienmēr būs šāds, tāpēc kaut kas bišķi pamainīsies, bet tur mēs jūs turēsim bišķi tādā, kā lai saka, spriedzīti, ieturēsim nelielu spriedzīti un uzražosim. Tā kā šodienas epizodei, laikam šis ir viss, vēl kaut kāda piebildama, kaut kādas lietas, varbūt Arturam kaut kas iznāk ārā, pēkšņi izspļaujās. Vēl kaut kas ugunīgs. Es jau esmu visu laikam pateicis šodien, arī ko nevajadzēja teikt. Man liekas, ka ļoti labi un jautri papļāpājām, interesanti. Katrā ziņā neko pielikt, neko atņemt. Protams, varējām tur kaut ko varbūt par virslīgu, bet es jau, kā jau minēju, pirms mēs neesam eksperti, mēs vienkārši izteicām kaut kādu savu viedokli, redzējumu UTT. Noteikti, ja jūs grasaties fantazijā vai kaut kur tur likt stuff, kas spēlēt atbildīgi, likmes un UTT, noteikti neņemiet vērā mūsu ieteikumus. Noteikti nemāda. Tas ir vienkārši tāda. Tāpēc par ekipējumu, jā, bija interesanti atskatīties uz pagājušo sezonu, kas bija ļoti veiksmīga un laba. Paldies jums, kad jūs atnācāt. Bija patīkami. Paldies Martinam Paulam. Mūsu skaņas džekam un arī, kas iesaistās ikdienas dzīvē. Ina Zahārova, mūsu režisors, mugurkauls, MVP, vispārējais un visiem pārējiem, kas ikdienā iesaistās ar mūsu darbībās. Kas tur izslēdzās? Viss kārtībā? Man likās, ka nošauj kādu. Izlūs. Un tad, jā, tuliņās, tu esi tādā cēlā visā runāja, redzēt, es jums teicu, ka viņa visu ietekmē. Un, protams, Ina visu kontrolē. Jā, un, protams, kad kā jau katru raidījumu, mums ir arī izloze. Šoreiz dāvanā būs 40 eiro vērtībā Soccer Shin Guards, G-Form. Šitiem te var daudzīt ar āmuri sev pa kājām un nesāpēs. Viena no krūtākajiem aizsargiem. Tu Arturam ir TikToks par to. Jā, ir TikToks. TikTokā jūs varat apskatīties. Roberts Saviņnieks uzšāva pa kājām un vispār neko nejūt. Arī futbola dzīves sākumā viņš neko nejūt. Tāpēc es atvainojos uzsit pa galdu. Jā, šādi te krūti aizsargi. Es domāju, ka katram džekam, kuram gribās rītīgi, lai būtu viņš aizsargāts, šādas te varēs laimēt. Un tad jautājumi ir divi, kurus jūs rakstat zem šī video komentārā. Pirmais jautājums ir, bet jāatbild uz abiem jautājumiem, un tad izlozēsim vienu. Kurā virslīgas komandā spēlēja Artūra draugs un kurā komandā spēlēju es un Valds kopā? To rakstiet komentārā. Pareizās atbildes autoram, vienam no, ja viņi būs vairāki, tiks izlozēts un dāvanā šādi te aizsardziņi saņemt veikalā komandu. Tabarās, laiki, spiežat laikus, skatāties, dalaties ar video, piesekojiet kanālam, lai sekot līdzi, lai jums atnāk notifikācija par nākamo epizodi. Un jā, tiekamies nākamajās epizodēs. Čau, čau! Čau, čau visiem!